Sveiki, es esmu Andrejs Bojarčenko, šefpavārs Steakhouse restorānā, un šodien mēs pagatavosim tradicionālo ēdienu no Portugāles dienvidiem. Tas ir kataplana. Kas ir kataplana? Tas ir tāds pats trauks, kur gatavo ēdienu, un tas ir nosaukums arī pašam ēdienam. Un no kā viņš gatavojas? No svaigām zivīm, no svaigiem jūras produktiem, no dārzeņiem. Tas viss tā kā ir sautēts katlā un pasniegts arī tā pašā traukā. No sākuma paņemsim šalotus sīpolus un vienu sarkano sīpolu. Tad nomizosim. Tas būs sākums, bāze tam zivju ēdienam. Mēs paņemsim sīpolus, mēs paņemsim tomātu, puravu, ķiplokus un papriku bez mizas. Sāksim arī ar paprikas dedzināšanu, lai noņemtu mizu. Apdedzināsim viņu kārtīgi, lai tā miza noiet nost. Kad apdedzināsim visu papriku, tad ieliksim viņu plēvē, lai no viņas iziet tvaiks, lai pēc tam ir vieglāk noņemt to mizu. Un uzliksim atpusties uz 3–4 minūtēm. Sīpolus uzliksim pārastā katlā un apcepsim uz olīveļas. Pievienosim arī 3 daiviņas ķiploka. Kad mūsu sīpols ar ķiplokiem apcepās, paņemsim dārzeņus, tomāts, puravs un griezīsim ripās. Paņemsim mūsu papriku. Es domāju, viņa jau ir gatava. Vajag tikai noņemt to mizu. Sagriezīsim papriku arī līdzīgi tomātam, rupi tā izmērziņā. Tad pievienosim klāt. Un tagad mēs vēl uztaisīsim tā kā mērci, kur mēs sautēsim tos dārzeņus. Tur būs olīveļa, baltvīns, dūmots paprikas pulveris, citronpipari un jūras sāls. Tā, piegriezīsim vēl puravu. Paņemsim olīveļa, tad baltvīns 100. Tad mums ir citronpipari, 1 saujiņu. Tādu. Tad jūras sāls nedaudz. Paprikas pulveris, cukurs, graudu pipari, 5 graudu piparu maisījums un višķiņu tabasko, lai ir patikams pikantums. Domāju, kaut kādi 5 pilieni. Un tā, samaisam visu, lejam pie dārzeņiem un tad liekam uz plīts. Kad dārzeņi sāk vārīties, mēs varam viņus noņemt no uguns un tad turpināsim ar nākamo ar zivīm, jūras produktiem, pievienosim klāt, tad uzliksim vēl pagatavoties uz 15 minūtēm. Paņemsim lasi un mensu, sagriezīsim arī tā diezgan rupji gabaliņos. Starp citu, portugāļiem arī mensi ir tradicionālais ēdiens, bet interesants fakts, ka viņi paši nezvejo mensu Portugālē. Viņi tā kā iepirk, importē no Norvēģijas. Tad ņemam to zivi, pievienosim pie dārzeņiem, arī smuki, skaisti izliksim. Izliksim arī lasi. No mīdiem man ir ne tikai melnās, bet arī baltās ēdām gliemenes un arī zaļās mīdijas lielās. Mums palika pievienot melnās, baltās mīdijas un arī tam ēdienam kataplanai izmanto ne tikai dārzeņus, zivi, bet pieliec arī kaut kādu gaļu. Piemēram, tur var variet, ir kūpinājumi, cūgaļas krūtiņa vai bekons, tur žāvējumi. Mēs šodien pieliksim chorizo desu. Viņa arī tāds interesanta garša. Sakapāsim viņu salmiņos un pieliksim kopā ar mīdijām. Visu pārējo tad liksim virsū vāku, pagatavosim vēl 15 minūtes. Jā, mūsu kataplana ir gatava, pagāja 15 minūtes. Ēdiens izskatās
ļoti skaisti, garšīgi, apetelīgi. Portugālē pasniedz tai patī traukā, kur viņš gatavojas. Tā arī pasniedz restorānos, gan mājās, pie galda. Vienkārši atnes trauku un visi ņem. Lai jums garšo!